Tā, ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Amen. Sēžties, lūdzu. Kuram patīk, ka viņam būtu kaut kas jāvelk? Jeb jānes. Droši vien, ka mēs neviens negribam nekādus jūgus vispār nest vai vilkt, un ja mēs domājam, kas ir jūgs, tad es te tā palasīju, kas tad ir jūgs, tas ir tad, kad mūs ierobežo, ka mūs apspiež, un ka mūs, varbūt arī kāda valdība vai var mūs kaut kā, jāsaka, ne pēc mūsu prāta kaut ko liek darīt. Ja mēs runājam par jūgu, tad mēs zinām, ka zirgu iejūdz, arī zirgus jūdz. Zināt, kas ir zirgs, un zināt, kas ir iejūgs zirgam. Tad, kad zirgu iejūdz, vai jūs viņu laižat tad ganībās? Parasti, kad laiž ganībās, tad viņi izjūdz, vai ne? Tad viņi izjūdz, un tad viņš var iet kaut kur, viņš var iet ganīties. Iedomājieties, ka viņš ar visiem ratiem ietu ganīties. Diezgan traki, ka viņš aiziet, izdomāt, ka viņš vajadzētu nopeldēties, vai vēl kaut ko, viņš izdomāt darīt kaut ko pēc savu prāta. Jēzus saka, ņemiet uz sevi manu jūgu, un tas ir tā, kā mēs labprātīgi ļaujamies iejūgties Dieva darbā. To, ko Dievs grib, lai mēs darītu. To, ko Dievs grib, lai kā mēs reaģētu, kā rīkotos, tā kā Dievs grib, nevis tā kā mēs iedomājamies savā prātā, savā domā. Ziniet, mēs daudz ko savā galvā iedomājamies, un mēs domājam, ka mēs kontrolējam visu to, kas ap mums ir. Mēs domājam, ka mēs kontrolējam, bet patiesībā tik un tā tas jautājums ir tāds diezgan nosacīts. Ziniet, mēs domājam, ka mums ir nauda, vai ne, ja mums ir bankā rēķins. Mēs tā domājam, ka mums tak ir nauda, ne? Jā, Pauls arī domāja, ka viņam ir nauda bankā. Dabūja apakaļ tikai pusi. Redzat, tās lietas var pēkšņi mūsu dzīvē tā izmainīties, tā pārvērsties. Ja mēs šodien ejam un daram un domājam, ka mēs iesim un darīsim, tad Dieva vārds saka, ja Dievam patiks, ja Dievam tā gribēsies, jūs iesat un darīsiet. Zināt, laulībā arī tāpat līdzīgi ir. Tad, kad mēs dodamies laulībā, mēs gribam kontrolēt arī to otru pusi. Un droši vien viņu pārveidot pēc sava ģīmju un līdzības, un viņam pateikt, tev tas būtu jādara, tev šis nebūtu jādara. Vai mēs varam tā teikt, ka mēs gribam kontrolēt? Droši vien, ka gribam. Mēs otru pamācam ātri, bet Dieva nodoms ir, ka lai mēs viens otram kalpotu, nevis kontrolētu. Vai jūs ģimenē kontrolējat vai kalpojat viens otram? Kā mums ir, kā mums izdodās, kā mēs to daram? Jeremijas grāmatā tā ir teikts, tā saka tas kungs, uzlūkojiet dzīves gaitas, ceļus un izpētiet, kurš ir senlaikos bijis tas labais svētības un laimes ceļš. Tad staigājiet pa to, un jūs atradīsiet mieru savai dvēselē. Tur tā tālāk ir teicis, bet mēs negribam, jā. Tauta negribēja staigāt viņu ceļus un negribēja iet, un redzat, ko mēs te lasam, ņemiet uz sevi manu jūgu, un nākamais, kas ir mācieties. Mācieties no manis.
Jēzus saka, mācieties no manis to pazemību, to lēnprātību, to pacietību, ka tu varētu kalpot tam otram, ka tu varētu kalpot tiem līdzcilvēkiem, ka tu vari kalpot tiem draudzes cilvēkiem, varbūt, es nezinu, kur vajadzība ir. Un es domāju, tas bija tā laba liecība, ka mēs varam kalpot tad arī pēdējā stundā. Kas var labāk būt par šo? Man ar dzīvē gadījies, kad mēs aizbraucām, bija mūsu māsiņa aizbraukusi, var sakot, bija pansionātā, un tur blakus gulēja kāda sieviņa, un tā apkopē, tā, kas tas apkalpotāji, viņa saka, ai, tai māsiņai jau tur galīgi, viņa jau vairs nerunā, viņa vairs nekomunicē. Un mēs tagad ar to mūsu birotu runājam, varbūt mēs varētu tad nākam atbraukt un vakarēdienu, varbūt baudīt. Šodien ar vakarēdienu dienu. Pēkšņi tā kundzīte saka, es arī gribu. Mēs bijām pārsteigti, protams, par viņas tādu reakciju. Un tā, kad mēs pēc tam dalījām to vakarēdienu turpat tajā istabā, un arī viņai iedevu. Zināt, es nākamreiz atbraucu, un tie darbinieki teica, viņa jau ir aizgājusi. Redzat, vai mums ir tās dzirdīgās savas, ka mēs meklējam savu, bet mēs meklējam, ko Dievs grib. Un kā Dievs grib. Mums jau liekas, ka mēs jau visu kaut ko daram. Jautājums, vai mēs mācamies no tām lietām, ko Dievs mums aizrāda, vai Dievs norāda, vai viņa vārdu to, ko mēs izlasām. Mēs jau arī 33. psalmu arī lasījām. Ko mēs tur lasījām? Viņš runāja, un tā notika. Ja Dievs kaut ko ir nolēmis, ka viņš to darīs, man patīk, kā Salamans saka, ne spēcīgais, ne varonis viņu izglābi, ne viņa spēks, ne roku spēks, ne zirga spēks, bet Dieva roka izglābi. Jautājums ir, ko nozīmē uzticēties Dievam? Ko nozīmē uzticēties? Tas, ka es padodos. Tas, kad es padodos, saku, Dievs, lai tavs prāts tomēr notiek. Tad, kad es padodos, Dievs, es gribu darīt to, ko tu saki. Ne to, ko es iedomājos. Zināt, kāpēc? Man liekas, ka mēs laikam Dievu nekādīgi nesaprotam. Un arī nezinu, vai mēs sapratīsim. Jesajas grāmatā 45. nodaļā un 7. pants. Zināt, ko Dievs saka? Es, kas radu gaismu un veidoju arī tumsību, kas dod svētību, bet arī ļaunu. Es esmu tas kungs, kas visu to dara. Mēs lasām, ka Dievs ir arī mīlestība. Mēs tikai viena lieta ir, ka mēs nesaprotam, ko Dievs dara. Vai mēs saprotam, kāpēc ir karš? Vai mēs saprotam, kāpēc cilvēks ir sāpēs? Vai mēs saprotam, kāpēc Dievs ir nolicis kādu cilvēku ciešanās? Vai mēs kaut ko no tā saprotam? Jautājums ir, vai mēs uzticamies pirmkārt. Lai kas arī nenotiktu, lai kādas lietas arī būtu. Zināt, es domāju, reizēm Dievs mūs kādreiz noliek tādās grūtībās vai problēmās, un es šodien vēl klausījos arī, kad Pāvilam arī tur viņam saka dzelonis miesā, viņš saka, bet viņš saka, es 3 reizes Dievu lūdzu. Viņš saka, tev manas žēlstības pietiek. Mums nevienam nepatīk, kad mums ir grūtības. Mums nevienam nepatīk, ka mums ir ciešanas. Mums nevienam nepatīk, kad ir sāpes. Un tā, kad cilvēkam sāp,
tad mēs bieži sakam, Dievs, kur tu esi? Tad, kad mums sāp, mēs bieži saucam, Dievs, palīdzi. Jo mums jau nav arī ko palīdzēt, mēs nespējam neko mainīt. Jā, laiks ir tāds, kāds viņš ir, un Mateja evaņģēlijā mēs arī lasām, kad jūs dzirdēsiet karus un kara daudzināšanu, esiet nomodā, nebīstīties, jo tam tā jānotiek. Kurš grib no mums, ka būtu karš? Neviens. Un tur viņš saka, daudz vilts pravieši celsies un daudz pievils. Un tāpēc, ka netaisnībies vairumā mīlestība daudzos izdzisīs. Mēs gribam dzīvot mīlestības vidē. Mēs gribam, ka mūs mīl, ka mēs varētu arī citus iepriecināt un arī mīlēt. Īstenībā mēs to gribam. Bet cik mēs to spējam? Tur tālāk ir teikts, bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Tātad Dievs aicinās pie sevis. Amos grāmatā teikts, ir 3. nodaļā, 6. pāns, ja pilsētā pūš tauri vai ļaudis, tad nesabīstās. Vai var gadīties pilsētā kāda nelaime, kam Dievs nebūtu licis notikt? Dievs ir tas, kas liek vai nāk tam priekam, varbūt arī kādreiz ir nelaime, bet mēs nesaprotam, kāpēc. 7. pantā te tā teica, jo Dievs tas kungs neko nedara, neatklājas savu noslēpumu praviešiem saviem kalpiem. Vai mēs jautājam Dievam? Un cik mēs jautājam Dievam? Kāds ir tavs nodoms? Kāds ir tavs prāts? Kāds ir tavs plāns? Vai jūs gribētu braukt ar laivu, kurai nav airu? Droši vien neviens negribētu ar tādu laivu airēties kaut kur. Un zināt, Jēzus arī viņus aizsūtīja mācekļus. Kāpēc es saku mācekļus? Zināt, mēs tikko runājām par to, ka mācaties. Mācekļi arī bija, tāpēc viņus sauc par mācekļiem, ka viņi mācījās no Jēzus, paklausīt un darīt visas tās lietas, ko viņš saka. Bet Jēzus viņus aizsūta, tagad brauciet pāri jūrai. Tā tur bija, vai ne, ka viņš palika krastā un viņi aizbrauca. Vai tad Jēzus tur neteica viņam to darīt? Taču teica. Kāpēc tad Dievs, vai tad viņš, mēs zinām, ka Jēzus un Dievs tas ir vienā personā. Vai tad Dievs nebija tas, kas kārto, ka tur ir pēkšņi viņus pretvējš paņems? Un viļņi tur cēlās. Un tad viņi redz pēkšņi Jēzus nāk pa ūdens virsmu. Mēs nesaprotam, kāpēc viņiem vajadzēja aizbraukt ritīgi jūru, tā ezera vidū, lai redzētu, kā Jēzus nāk pa ūdens virsmu. Un ka Pēters izrādās arī var staigāt pa ūdens virsmu. Man liekas, tad, kad viņi peldēja no krasta, vai viņi to varēja apjaust, kas notiks, vai kā būs, un kāpēc tas viss notiek. Man liekas, viņiem neprātā nenāca, ka varētu šāda lieta vispār notikt. Jā. Zināt, mūsu ģimenes dzīves sākumā droši vien, kad tad, kad divi jauni cilvēki iedomājās kaut ko, ka viņi gribētu savu ģimeni dibināt, vai viņi daudz klausās, ko kāds cits saka. Tā, kad mamma saka, nebūs labi. Tad uzreiz ir, jā, tu laikam gribi mūs izšķirt.
Un, zini, tajā emocijās mēs izvirstam, es nevaru dzīvot bez viņas, vai viņa, jā, vienalga, es nekad mūžā nepametīšu. Pēc laika notiek šķiršanās. Un tad viņš, mīļie, mūsu dzīvē mēs bieži neredzam un nesaprotam, kas ap mums notiek un ko mēs reizēm varētu darīt vai nedarīt. Droši vien Dievam ir mērķis, ka viņš pieļauj. Un ja mēs atcerētos par Jāzepu, viņam nācās no brāļiem ciest. Tas bija godīgi. Jeb, ka viņu pārdeva verdzībā, tas bija godīgi. Un beigās, tad, kad viņam piesēja lietu, ka viņš ir, jāsaka, Potifāram to sievu apbežojis, it kā. Un tas bija godīgi, ka viņi ielika cietumā. Un pat tad, kad viņam tur tie vīna baudītājs un ēdienu pasniedzējs, pat tad, kad viņu aizmirsa. Bet tad Dievs viņu vienkārši izceļ no cietuma, noliek goda vietā, tāpēc, ka Dievs tā gribēja. Nereāli. Cik ilgi viņš tur pavadīja ciešanas, grūtības, nepatikšanas. Nekā patīkam viņa dzīvē tur nebija. Jā, viņš izlielījās, ka viņš tur būšot tā saule, jā. Bet viņš dabūja ciest pilnā, jāsaka, krietnā apmērā. Un zin, ko viņš saka? Jūs gan bijāt iecerējuši man ļaunu darīt, viņš uz tiem brāļiem saka, bet Dievs to ir par labu vērsis, gribēdams ka šodien redzam daudzu ļaužu saglabāt dzīvības. Un viņš bija ielikts ciest grūtības, bet rezultātā viņš izglāba daudzas dzīvības. Vismaz savu tautiešu, savus dzimtas. Kad varēja viņš palīdzēt un uzturēt savu tautu. Jā, viņš izgāja caur šīm ciešanām. Jā, viņš izbaudīja to, kas nebija, negribētu teikt, ka būtu baigi labi nonākt cietumā. Tā laika cietums, galīgi nebija nekāds, tā kā tagad Zviedrijā forši. Skatās televīziju, var mācīties. Šodien cietums jau citādāks ir. Bet tādā laikā tur nebija nekā tāda. Tad raugieties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet šo laiku, jo šīs dienas ir ļaunas. Vai jūs redzat apkārt, kad cilvēki aizvien mīlestībā paliek mīļāki, mīlestības pilnāki? Es kādā vietā lasu, kad īstenībā aizvien cilvēki ir neiecietīgāki, aizvien nepacietīgāki, aizvien asāki, aizvien negantāki. Es neredzu, ka šeit būtu tās vieta, kur tas skaistums būtu. Un tur tālāk ir teikts, tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts. Kāds ir Dieva prāts tavā dzīvē, tavās gaitās, tavā staigāšanā, tavā darbā, tavā kalpošanā? Kāds ir Dieva prāts? Labi. Pāriesim pie vieglākas tēmas drusciņi. Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa. Droši vien to vietu jūs visi ļoti labi zinat. Droši vien esat daudzreiz lasījuši, un es jums tikai vienkārši atgādināšu. Skatieties uz putniem gaisā. Ne tie sēj, ne pļauj, ne tie sakrāj šķūņos, bet jūsu debes tēvs tos baro. Vai tad jūs neesat daudz labāk kā viņi? Tas ir Mateja evaņģēlijas 6. nodaļā. Droši vien, ja jūs nezināt, varat pašķirt un pārbaudīt, vai es pareizi izlasu.
Un tu tālāk teici, kurš jūs starpā var ar zudīšanos savu mūžam pielikt kaut vienu olekti? Vai mēs kaut ko savā dzīvē varam kaut ko pielikt? Nu, es saprotu, sievietes macu krāsu mainīt pa laikam, bet principā. Un tālāk teikts, tāpēc jums nebūs zudīties un sacīt, ko ēdīsim vai dzersim, vai ko ģērbsim, jo pēc visu tā pagāna dzenus, jo mūsu debes tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Tātad Dievs zina, ko jums vajag. Un tālāk, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības, tad jums viss šīs lietas tiks piemests. Nu, jautājums ir, kas ir Dieva valstība, pēc kā tā mēs dzenamies? Kas ir Dieva valstība? Droši vien tās ir mūsu attiecības ar Dievu, ne tikai šeit virs zemes, bet arī mūžībā. Debes valstība. Laikam, Marks zina, par ko ir runa. Tātad Dieva valstība ir mūsu attiecības. Bet tad, kad jūs esat Dieva attiecībās, kad jūs esat Dieva tūmā, viņa garā, man tāds jautājums, jūs uztrauksieties par to, ko teica Trumps? Nu, tad, kad jūs esat Dieva tūmā, Dieva klātnībā, par ko jūs domājat? Nu, taču ne jau par Zeļenski. Es domāju par Dievu tanī brīdī, cik mēs esam saiknē ar viņu. Es saprotu, ka daudz kas notiek ap mums ļauns. Šī pasaule ir ļauna, ļaunuma pilna. Vai mēs atdodam kontroli Dieva rokā? Vai mēs viņam uzticamies? Zinot, šodien par cik ir apdrošināšanas izdomāts, tad mums ir grūti uzticēties. Sasit mašīnu, Nodeg māju, Labi, ka ir apdrošināts. Bet stādoties priekšā, ja mums nekā no tā nebūtu, sasit mašīnu, tad tu arī sasit mašīnu. Viss, beidzās. Tev māja nodeg, tad tev nodeg, tad tev viss beidzās. Jā, nu mums laikam ir mūžīgais karš starp manu gribu un Dieva gribu. Mūžīgi mēs tā kā ko iedomājamies, bet vai tas sakrīt ar mūsu, jāsaka, ar mūsu Dieva gribu? Es domāju, ka mēs visi ejam kaut kādos gadījumos ar kaut kādām grūtībām, ar kaut kādiem, jāsaka, mēs esam saspiestā stāvoklī, jeb piespiestā stāvoklī. Un kad mēs lasām, ko tad Jēzus tajā saspiestajā stāvoklī, kad viņam nākas tūlītās stāties pie tam vēl pie krusta. Ko Jēzus saka? Viņš saka, Tēvs, ja tu gribi, ņem šo biķeri no manis, tomēr ne mans, bet tavs prāts, lai notiek. Jūs domājat, ka tas nebija sāpīgi? Tas bija viegli? Tur nekā viegla nebija. Un sāpīgi bija krietni. Vai mēs tik karsti lūdzam Dievu? Kā tev kalpot? Ko darīt? Kā tev nodoties? Vai mēs tā lūdzam tik karsti? Nu jā, kāds teiks, fanātiķis. Es vienkārši varētu teikt, jā, Dievs dod stiprinu spēku, dod izturību, ka es varētu novest tavus plānus līdz galam.
mēs šodien arī baudīsim to biķeri. Mēs arī šodien baudīsim par to, par ko Kristus ir samaksājis, kas nebija viegli. Bet vai mēs varbūt aizdomājamies, kas tas ir, ka mēs baudam šo kausu, ka mēs baudam no šīs maizes? Kāds ir Dieva nodoms? Vai mēs to saprotam? Jēzus saka, es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Cik mēs esam lēnprātīgi un pazemīgi? Nu, labi, ja mēs būtu Dievu priekšā tādi. Bet mēs jau arī viens otru priekšā neesam nec lēnprātīgi, nec pazemīgi. Lai Dievs palīdz. Jo tad, kad mēs būsim lēnprātīgi un pazemīgi, tad, kad mēs skatīsimies uz to, ko Dievs grib, tad viņš tā saka, tad jūs atradīsiet atvieglojumu savām dvēselēm. Tad, kad mēs esam saiknē ar Dievu, tad, kad mums ir ciešākās saiknes, tad mums neuztrauc, kas ir ap mums, kas notiek šajā pasaulē, tad mums neuztrauc tas, kas varbūt tur kādas lietas, kas ir ļaunas, notiek varbūt valdībā vai vēl kaut kur. Tad mūs tas vairs tā neuztrauc. Tas mūs tā neietekmē, jo tāpēc, ka mēs esam Dieva patvērumā. Cik mēs ceram uz Dievu, cik mēs paļaujamies uz viņu. Tas ir svarīgi. Lai mūsu sirds būtu pilnas ar Dievu pielūgsmu, pateicību un attiecībām ar Dievu. Lai debesu valstība ienāk jūsu vidū. Kur tā debesu valstība? Jūsu vidū. Un tad, kad Dieva valstība ir jūsu vidū, tad nav svarīgi, ka šī pasaule ir ļauna, ka viņa pilna negantības, bet ka jūs esat tas zelta gradzens, kas saglabā šīs attiecības ar viņu. Ar viņu, mūsu radītāju. Varbūt mēs kaut ko nesaprotam. Varbūt mēs kaut ko nezinām. Bet mūsu attiecības ar viņu, to viņš grib zināt. Lai Dievs svētī. Un šoreiz gan dziedāsim 524. dziesmu.